Gaļas izvēle uz karnivārā uztura, galvenais, lai jau dažādība ir daudz mums liela, un tā kā jūs ēdīsiet tikai gaļu, būtu baigi forši, ja tā nebūtu tikai vistas fileja. Tātad gaļas produkts, kādas pērkam večiem, it īpaši iesaku izvēlēties visa veida ragu lopus, jaunlops, lielops, briedi salnis, kazas aitas. Tā ir gaļa ar visaugstāko cinku un dzelzs saturu. Teiksim, tā kā, arī no tauku viedokļa vispiemērotākā ir tieši vīrietim. Stearīnas kāda, lielopu tauki tātad, jā. Cūku var ēst, protams, vistu var ēst, protams, filei arī var ēst, protams, bet labāk jau, ja runājam par putniem, izvēlēties, ir pilnu dzīvnieku ar visām ādām un tā tālāk, un ēst arī pašas ādas. Par cūku es pat īsti nezinu, ko minēt. Cūgaļi ir cūgaļi un viss. No zivīm neņemam audzētās zivis kā lasi, foreli, skatāmies uz iepakojumā, ja rakstīts audzēts Ķīnā vai kaut kas tāds, to arī nepērkam. Skatāmies, lai ir jūrā zvejotas zivis, tie, kas makšķerē paši savējās, vispār, bomba ideāli var ēst visa veida zivis. Un, sapcīt, arī konservus var ēst, bet par konserviem pastāstīšu citreiz. Tad mums vēl paliek tāda grupa kā olas. Olas jebkādas, protams, vistu olas būtu baigi labi, ja dabūtu kaut kādas laukos audzētas eko-šmeko. Olas pērciet paši krūtākās, paši labākās, kādas jūs varat atrast. Paņemiet tās daudz, vismaz kādas 50, ja ne 100. Vajadzēs apēst vismaz kādām 5 olām dienā. Olas dzeltenumu jēlu, var izmantot arī, piemēram, paštaisītās majonēzes gatavošanai, kas būtu ideāls variants, ja jūs to paštaisīto majonēzi uztaisat ar olas dzeltenumu un īstu olīveļu. Šādu te majonēzi varētu lietot pie visa veida gaļas klāt. Tātad par gaļām izrunājām, par zivīm daudz maz izrunāju, par olām izrunāju, pa putniem, ja tur pīles, zos, tīteri un tā tālāk, ja tādu veidu gaļu var dabūt, pērciet. Tas viss, protams, maksā bešeno piķi, droši vien atrast tādu te krūtu gaļu, bet uzsvars šeit ir uz kvalitāti. Meklējiet vietējos zemniekus, vietējos miesniekus, vietējos audzētājus, medniekus un pērciet no viņiem visu iespējamo gaļu. Un tā tad savukārt par produktu izvēli, ja tur muskuļgaļi ir labi, bet kaut kādas 2 porcijas nedēļā vajadzētu apēst aknas. Aknas jebkādas, es varu derēt, kad sākumā daļai no jums tās ļoti garšos un ļoti līdīs iekšā, un pēc kaut kādām pāris aknu apēstām porcijām iespējams nevarēsiet tās iest. Un arī nevajag, aknas ir nenormāli jaudīgas, visādi džedaji saka, ka pat uz karnivorā nevajag aknas vairāk par 2 porcijām nedēļā. Mēģiniet apēst pa vismaz pa 1 porcijai mēnesī, kaut ko bišķi eksotiskāku, kā piemēram nieri, plaušu, vēl kaut ko, vai uztaisīt, piemēram, tādu kā pastēti no aknām, plaušām, nierēm un tur citiem orgāniem, kas tur varētu derēt iekšā. Kaulu buļļoni ir ļoti svarīgi, ļoti obligāti, ja jūs tos nelietosiet, jūs salaidīsiet dēlī ļoti daudz lietas. Ja uzturā pietrūkst glicīns, kas ir kaulu buļļona sastāvā, organisms sāk ražot tādu toksisku savienojumu TMO, kas ir kardiotoksīns, tas bojā asinsvads un sirdi. To novērst var vienkārši lietojot uzturā kaulu buļļons. Un es gribu, lai jūs saprotat šo lietu. Karnivorais uzturs jums nederēs, ja jūs neēdīsiet klāt orgānus un nelietosiet klāt kaulu buļļonus. Jūs sev iespējams nodarīsiet postu, es negribu, lai tas ar jums notiek, tad jums nedara karnivorais uzturs, ja jūs nevarat iest aknas un negribat iedzert un pagatavot sev kaulu buļļonus. Tā kā meklējiet visus šos produktus, sapērciet tos pietiekošā daudzumā, sadaliet tos nelielās porcijās, salieciet saldētavā, tā lai jums nav jātur leduskapī liels daudzums šo te produktu un tur ilgi jāglabā, ja tur svaigā stāvoklī, necepiet sev lielas masīvas porcijas, jo sildīts ēdiens nav tik garšīgs kā uzreiz pagatavots. Jā, un laikam jau ēdnīcās neko īsti nevarēs tādu sev derīgu baigi daudz nopirkt, viss būs bešana dārgs un nekvalitatīvs un viss būs biodīzelī gatavots. Tas vienīgais gadījums, kad jums vajadzētu sagatavot ēdienu bišķi uz priekšu, tas ir tad, kad jāņem līdzi uz darbu un ir visādi citi tādi apstākļi. Bet pagaidām viss čurī 72.